Labrīt, dāmas un kungi! Šorīt sāksim ar tēmu, kas ieinteresēs ikvienu, kurš kādreiz ir beidzis augstskolu. Katru gadu aprīļa beigās Rīgas Tehniskā universitāte svin absolventu dienu, kas pulcē absolventus no visas Latvijas. Šogad absolventu piederība Rīgas Tehniskās universitātes saimei nebija obligāta, jo absolventu asociācija izlēma kļūt atvērt arī citu augstskolu absolventiem. Lai absolventu dienu varētu atzīmēt kā svētkus valsts mērogās, saimā ir iesūtīts ierosinājums ieviest jaunu svinamo dienu – aprīļa pēdējo piektdienu, kā Rīgas Tehniskās universitātes absolventu dienu. Rīgas Tehniskās universitātes vadības saimā iesniegtais ierosinājums akcentē to, cik svarīgi ir sadarboties augstskolai ar saviem absolventiem vēl ilgi pēc savas alma mater pabeigšanas. Šī ideja ir diezgan pasena, un faktiski tas bāzējās uz to, ko esmu jau savā laikā teicis. Politehniskais institūts no saviem pirmsākumiem ir bijis tāda universāla kadru kalve, kur diemžēl parasti izšķīda. Pirmās brīvvalsts laikā šie cilvēki, viņi devās pasaulē tālu. Ir tādi cilvēki, kas beiguši politehnikumu, kuri ir bijuši pirmās brīvvalsts laikā, teiksim, pārstāvējuši Latvijas valsti tālu aiz ārzemēm – Amerika, Mongolija, Ķīna. Pēc tam bija padomju laiks, kad bija vispārējā sadale, kuras ietekmē bija tā, ka tam studentam, absolventam beidzot augstskolu, pakļaujoties vispārējai vissavienības sadalē, viņi nokļuva daudzās PSRS vietās. Un viņam tāda mīlīgas atmiņas par augstskolu kā tādu nesaglabājās. Nebija tā piederības sajūta. Un šobrīd tieši mēs mēģinam panākt to, kad absolventi atgriežas pie sava alma mater ar tādu, kā saka, jūs mums esat iedevuši izglītību, mēs vēlamies atgriezt kaut ko atpakaļ augstskolai. Ja līdz šim universitātēm tradicionāli tas fokus tomēr bija uz studentiem, tad tagad jau visā pasaulē, jau sen Amerikā un Eiropā jau kādus 10 gadus sāk strādāt arī ar absolventiem. Un tas mūsu mērķis ir viņus pulcēt atpakaļ uz universitāti, lai viņi paši būtu ieguvēji, pulcējoties šeit kopā, sadarbojoties savstarpēji, turpinot izglītoties. Un lai pēc tam, ka viņi paši jūt atkal to saikni ar universitāti, lai viņi iespējams sniegtu atbalstu atkal universitātei tālāk, gan savas zināšanas daloties, dodot iespējas jauniešiem strādāt savos uzņēmumos, vai arī finansiāls atbalstu, kā šobrīd Inženierzinātņu vidusskolas kampaņa mums notiek ziedojumi. Es domāju, ka ar laiku šī diena varētu būt arī universitātē brīvdiena. Mums, protams, viena brīvdiena studentiem ir, tā ir mūsu dzimšanas diena, 14. oktobris, bet arī šī diena pavasarī varētu tāda būt, protams, līdz tam ir jāizaug. Šīs svētku dienas ietvaros notika Rīgas Tehniskās universitātes absolventu asociācijas organizētais fórums ar nosaukumu Tīklošanas laikmets lietošanas pamācība, kur ar savu profesionālo pieredzi dalījās ļoti dažādu jomu sabiedrībā zināmi Rīgas Tehniskās universitātes absolventi. Prieks bija par to, ka šīs dienas tēma tīklošana, cilvēku savstarpējā sadarbība tādam lielākam labumam bija uzrunājis visus personīgi. Tas, ka mūsu sabiedrībai vajag mācīties sadarboties, mācīties būt aktīviem, piedalīties sabiedriskā dzīvē, pašiem risināt sev aktuāls jautājumus. Un prieks, ka mani kolēģi no augstskolas domā par to. Un tāpat arī tie, kas šeit pulcējās, un tie, kas ir aktīvi absolventu asociācijā, tas sniega bumba tā sāk iekustēties. Absolventu diskusijā man personīgi tas pārsteigums bija, cik dažādi ir absolventi. Viņi ir visur, viņi ir sportisti, viņi ir mūziķi, viņi ir arī arhibīskaps, ir Nobeļa prēmijas laureāti pagātnē, un šobrīd mēs redzējām ļoti plašu spektru ar cilvēkiem, kas man likās interesanti, kad mēs patiešām aizgājām pie tāda ļoti interesants un fokusēts filozofisks sarunas par to, kas ir kvalitatīva tīklošana, kvalitatīva kontakts ar cilvēkiem. Lai tu labi varētu tīklot, ir vajadzīgs, lai tu būtu gatavs dot sevi, bet ne tikai sagrābt priekš sevis un ar tādu augstu skatienu, egoistisku, izvilkt no katra tur kaut kādu labumu, vai ne? Patiesībā
stājoties attiecībās ar citiem, mums ir jābūt gataviem noliekties tā cilvēka priekšā. Saprast, kas viņam ir vajadzīgs, un ja man tas ir, tad iedot viņam. Un savukārt, protams, atzīt savas robežas, ka man arī ir vajadzīgas jaunas zināšanas, jauna pieredze un jaunas iespējas. Un patiesībā šāda veida komunikācija, tas nav nekas cits kā tuvāk mīlestības baušļa īstenošana. Šodienas semināra apmeklētājiem es iedevu metodi, kā nodarboties ar pašu prezentāciju, kā prezentēt sevi, kā iepazīstināt ar sevi tādā jaudīgā veidā, kad tu akcentē vērtību, ko tu vari dot otram. Praktisku vērtību, līdzīgi kā mēs, kad lietojam instrumentus vai priekšmetus, zāģis, āmurs, cirvis, tiem ir kaut kāda noteikta vērtība, kaut kāds labums tā lietotājiem. Tad es mēģināšu šo te pieeju pārnest uz cilvēku pasauli, kad mēs paši uz sevi paskatāmies kā uz noteiktu instrumentu vai objektu, kas sniedz kaut kādu labumu citiem. It kā pirmā brīdī liekas, ko varētu gaidīt no vienas diskusijas Tehniskā universitātē. Droši vien kaut kāds instrumentārijas tiks piedāvāts solis 1, solis 2, solis 3. Nē, bet tā saruna bija tiešām filozofiska, laba kvalitatīva saruna. Es domāju, ļoti daudz interesantu ideju un pieredžu man pašam bija. Un tā kā es domāju arī visiem tiem, kas piedalījās. Katrā cilvēkā no mums dzīvo iekšā zvaigzne. Un mēs ar šo te zvaigzni dzīvojam. Mēs gribam, lai mēs esam atzīstami, pazīstami, populāri. Nu, un tad es mēģināju varbūt šajā savā prezentācijā paskatīties uz šo te zvaigžņu daudzšķautņaino dabu un arī to tātad varbūt nedaudz ar humoru pieskaņu, bet tomēr parādīt, ka ir lieli cilvēki, vēl lielāki cilvēki un tomēr jebkurā vēl rezultātā mēs esam cilvēki parastie, ar kuriem tad ikvienam gribētos komunicēt un veidot šo te sadarbības tīklu. Pēc emocionālajām un piesātinātajām diskusijām formā notika ekskursija pa fakultātēm un dizaina centru, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras objektiem Ķīpselā. Rīgas Tehniskās universitātes absolventi sasniegumi dažādās jomās apliecina vienu senu patiesību, ka labs sākums personības izaugsmei un panākumiem noteikti ir tehniskā izglītība. Uz šo absolventu dienu tika aicināti ne tikai Rīgas Tehniskās universitātes, bet arī citu augstskolu absolventi, lai kopīgiem spēkiem paveiktu kaut ko nozīmīgu augstskolu un valsts labā. Man ir ļoti liels prieks, ka esmu beidzis Rīgas Tehnisko universitāti. Tomēr Rīgas Tehniskā universitāte ir saražojusi valsts prezidentu, kas ir Andris Bēziņš, vai ne? Guns Ulmans ir beidzis. Visu nozara pārstāv mums ir bijuši. Guns Ulmans beidzis ekonomists, acīm redzot, mūsu valsts universitāti. Zatlerkungs ir beidzis mediķus, vai? Tā kā Vairvīķis filologi, tā kā mēs visus prezidents apmēram esam, teiksim, paskatījušies. Un pēdējais, tā kā Andris Bēziņš ir tehniski izglītots cilvēks, un tāpēc es domāju, viņam tā pragmatiskā domāšana, kas radīja mūsu valstī zināmu stabilitāti. Gribētos, lai visi cilvēki sākumā beidz tehnisko augstskolu, jeb fizikas matemātikas, un pēc tam iet un studē ekonomiku, filozofiju, sociālās zinātnes un tā tālāk. Es vienmēr lepojos ar to, ka man ir 3 diplomi no Rīgas Tehniskās universitātes, tā pa īstam 2 maģistra grādi. Pirmais bija tad inženieru zinātņu grāds, un pēc tam es jau toreiz studēju tehniskās zinātnes. Es zināju, ka es pievienošu savai bāzai klāt vēl uzņēmējdarbības vadīšanas izglītību, un tā ir, es teiktu, absolūti unikāla un lieliska kombinācija tieši tehniskā izglītība vispirms, kas tev iedod fundamentu, kas tev iedod analītisko domāšanu, spēja atšķirt svarīgo no mazāk svarīgā, un biznesa vadība, tas atkarīgs, ja, teiksim, tev ir tas uzņēmēja gēns iekšā, tad tā arī tāda ļoti noderīga lieta. Tā ir tāda, varbūt, spēja salikt pa plauktiem, tēmas ietvaros, ja tu strādā ar materiālu vai intervijā vai kur, un tā ir tāda, strukturēšana iespējams. Varbūt to hausu, kas tev sākumā galvā ir, pirms tu ķeries kādam jautājumam klāt, mēģināt sastrukturēt, schematizēt, un es domāju, ka tas ir tas, kas palīdz. Tā kā es esmu beidzis mehānikas un mašīnbūves fakultāti, tā kā man šī dāvana noderēs, arī noderēs tajā darbā, kur es strādāju, būvējot skeletons. Un, jā, noteikti noder. Tieši šajā jomā, kur es strādāju, būvējot skeletonus savai komandai, man noder tās zināšanas, ko es iegūju Tehniskajā universitātē, tajā laikā Politehniskajā institūtā. Un otrs ir mani kursa biedri, tie, kas ir palikuši strādāt nozarē, kur viņi mācījās. Viņi ir mani komandas biedri. Es griežos pie viņiem pēc padomu, pēc konsultācijām. Inženieri
nav tikai tie, kas būvē tiltus, jeb ceļus, jeb mehānismus. Viņi pēc tam savā nākamajā profesijā, lietā, viņi izmanto šīs iemaņas, ko viņi ir ieguvuši. Un savukārt atpakaļ viņi var dot tiem, kas šobrīd taisās kļūt par inženieriem, jeb tiem citu profilu inženieriem šo informāciju. Un tā ir šī informācijas apmaiņa, tā ir tā svarīgākā. Mēs bagātinām sevi, bagātinām savu sabiedrību. Augstskolu dod viņam priekšstatu, ko viņš negrib darīt. Jo pēc tam tās lielās izvēles, ko viņš grib, tas nāk tikai varbūt pēc otrās augstskolas, ja pat pēc trešās. Tāpēc jau cilvēki beidz 1., 2., 3. Tāpēc, ka viņi meklē, ko te viņi grib darīt, lai viņš harmoniski nodzīvot šo dzīvi. Tā tev daudziem ir gājis. Un es domāju, tas jau tikai parāda to pašu. Jāmācās visu mūžu. Un es varu pateikt tā, ka no otras puses tā, jo vecāks kļūsti, jo vairāk jāmācās. Jo ir lielāka atbildība, vairāk projekti, vairāk cilvēku kontaktu, kur kaut kas tā notiek, un tad tev jārod atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem. Jaunība ar ko ir labi? Ļoti maz jautājumu. Ļoti maz jautājumu dzīvo. Viss ir kā skaidrs, kas jādara, visiem skaidrs jaunajiem, vai ne? Kļūst ar vien vecāks vai ne, neskaidrības kļūst ar vien vairāk, jautājumu kļūst ar vien vairāk. Tas nozīmē jāmeklē arī vairāk atbildes. Tā kā jāmācās, jādomā. Nu, novēlēšu, protams, visiem tiem cilvēkiem, jauniešiem, kas šodien mācās augstskolās, lai viņi pabeidz augstskolu sekmīgi. Gribētu pateikt tādu domu. Ja jums, piemēram, jaunie cilvēki mācās, teiksim, 3. kursā. 3. kurs tas ir visriebīgākais, tāpēc, ka cilvēki saprot, ka viņš īsti to negrib darīt. Un tad man arī bija tāds moments, kad likās, es ne to mācos. Tieši likās, ka jāiet kaut kāda filozofija, kaut ko tādu gudrāku it kā. Un mans tēvs teica tā, nav jautājumu dēls, bet pabeidz šito augstskolu. Es iesācis, pabeidz viņu. To es gribētu arī novēlēt citiem. Es iesācu augstskolu, pabeidz viņu. Un tā domā tālāk. Rīgas Tehniskajā universitātē notikusī absolventu diena bija ar ļoti pārdomātu programmu. Tā ilga visas dienas garumā un vakarā noslēdzās ar balli. Bet pirms uzsākt šī vakara izklaides sadaļu klātesošos uzrunāja augstskolas rektors Leonīds Ribickis, kā arī notika Rīgas Tehniskās universitātes mecenātu godināšana. Tā dalījās 2 grupās. Tika pasniegta sudraba un zelta nozīmīte. Šādā veidā tika godināti visi tie, kuri snieguši finansiālu atbalstu pēdējos 10 un vairāk gados. Pavisam tika godināti 19 atbalstītāji. ITERA Latvija valdes priekšsēdētājs Juris Savickis ir viens no nozīmīgākajiem Rīgas Tehniskās universitātes atbalstītājiem, kura ieguldījums izglītības zinātnes un arī uzņēmēja darbības vides attīstībā Latvijā ir nenovērtējams. Man tā bieži jautā, kāpēc tu vispār palīdzi un atbalsta Zinātņu akadēmiju, RTU, jaunos students, skolnieks, tā tālāk, jo tiešām mēs palīdzam daudziem apgūt izglītību un izmācīties. Tad es vienmēr saku, kā? Es pilnīgi sevi identificēju ar mūsu valsti. Tas nozīmē, protams, ar mūsu valsts kļūdām un ar panākumiem, vai ne? Tāpēc mēs to pārdzīvojam visā kopā, kā bez izglītotiem cilvēkiem jau nekas nebūs. Līdzīgu principu vadīti Rīgas Tehnisko universitāti atbalsta arī citi Latvijas vadošie uzņēmumi. Latelekom ir spilgts piemērs tam, ka norit aktīva sadarbība starp augstskolu un uzņēmuma vadību. Rīgas Tehniskā universitāte ir mūsu galvenais darbinieku piegādātājs, ja tā to varētu nosaukt, jo lielākā daļa mūsu darbinieki ir beiguši Rīgas Tehnisko universitāti, un tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs arī atbalstam un tik cieši sadarbojamies tieši ar Rīgas Tehnisko universitāti. Jo speciālisti, ko šeit gatavo, ir ar ļoti labām zināšanām, un tā ir tā kā kvalitātes zīme. Mēs zinām, kas ir tie cilvēki, ko mēs saņemam no Rīgas Tehniskās universitātes vienmēr. Lai arī es esmu beidzis inženiertehnikas un inženierekonomikas fakultāti, es strādāju telekomunikāciju nozarē. Īsti tieši tas pats nav, bet, protams, ka es jūtu piederību, jo visas tās zināšanas, sistēmiskā domāšana, visas dabas zinātņu likumi. Tas viss, protams, palīdz man strādāt ne tikai celtniecībā, bet arī jebkurā citā nozarē, kur ir kaut kāda saistība ar tehniskām lietām. Un tāpēc Rīgas Tehniskā universitāte ir mācība iestāde, kurā es iesaku visiem jauniešiem mācīties, jo
tās zināšanas, ko jūs iegūstat, der ne tikai jūsu konkrētajā nozarē, bet ļauj strādāt arī daudzās citās nozarēs vienlaicīgi. Ja jums ir pietiekoši plašs redzesloks, jūs esat gatavi mācīties visas pārējās dzīves laikā. Tik svarīgs Latvijas ekonomikas pilnvērtīgai attīstībai uzņēmums kā Latvijas gāze arī regulāri sniedz atbalstu Rīgas Tehniskās universitātes mācību procesam, gan finansiāli, gan arī pieņemot studentus praksē. Pateicībā par to augstskola uzņēmumu godināja ar zelta nozīmīti. Nekad jau nebūs līdzekļu pa daudz. Ja arī viss tiks pabeigts, teiksim tā, un uzcelts viss sēks, tad jebkurš ziedojums dos iespēju nopirkt vēl modernāku iekārtu, vēl vairāk veikt zinātniskos pētījumus un viņus intensificēt un piesaistīt vairāk zinātniekus, tas ir doktorantus un maģistrantus iesaistīt zinātnē. Es šiem cilvēkiem, kas mums ziedo, un arī uzņēmumiem, kas to dara, kuru vadītāji saprot, ka tas jādara, tas jau nav tikai sev sagatavot speciālisti. Tas ir ieguldījums visas Latvijas tautas attīstībā kopumā. Jo ir cilvēki, kas ir beiguši, bet strādā citā specialitātē, arī tur viņi attīsta mūsu Latviju. Tā kā šis ir ieguldījums Latvijas augstākā izglītībā un zinātnē kopumā. Viena no tādām tendencēm, kas būtu ļoti atbalstām un kas arī ietilps mūsu uzdevumos, ir veicināt mecenātu kustību. Ja? Jo, ir jau labi, mēs varam prasīt, lai mums dod, bet mums pašiem arī jābūt gataviem kaut ko dot. Un veicināt mecenātu kustību ne tikai naudas izteiksmē, bet arī savu personiskā ieguldījumu, savas pieredzes ieguldījumā skolās. ASV tas ir kā tradīcija vai kā, var teikt, dzīves sastāvdaļa, dalīties ar savu skolu. Ja? Mums iepriekš tas nav īsti mācīts. Ja? Es domāju par tiem 50 gadiem, ja, kas mums bija padomju laiks, jo mēs sapratām, ka valsts visu dod. Ja tagad mums ir tas lauziens, kad mums pašiem vajadzētu arī kaut ko dot, izņemot prasīt. Lūk, cilvēki ir ļoti gatavi. Ir mums vēl viena tāda līnija, pa kuru mēs darbojamies. Mēs vēlamies piesaistīt ārvalstu augstskolu absolvējušos latviešus uz vieslekcijām Tehniskā universitātē. Runājot ar šiem jauniešiem, viņi ir ar lielāko prieku nāktu, lasītu, dalītos savās zināšanās, jo viņi ir arī reizē darba devēji. Gribētu no visas sirds pateikties mūsu atbalstītājiem, absolventiem un arī tie, kas nav mūsu absolventi. Un mēs darām, ko varam, lai attīstītu šo Rīgas Tehniskās universitātes studentu pilsētiņu. Ne tikai ēkas jaunas un laba infrastruktūra, vide studentiem, bet arī studiju procesu kvalitāti un it īpaši pēdējā laikā ļoti aktīva sadarbība ar mūsu uzņēmējiem visās jomās. Mēs būvējam tādu stingru pamatu uz tradīcijām, jo tradīcijas tas, kas ļauj cilvēkiem paredzēt, saplānot savu laiku, zināt, ka aprīļa pēdējā piekdienā es sasēšu to siltumnīcu priekšpēdējā piekdienā, un tad jau pēdējā ir bāle, un man tur ir jābūt. Un tradīcijas ir tas, kas ļauj tev zināt, kas notiks tālāk, un to drošības sajūtu sniedz, ka tad būs, un nākt atpakaļ, un man liekas, ka mēs tiksimies vēl daudzus gadus. Nākamgad Rīgā tiek plānots sasaukt starptautisku absolventu kustības fórumu. Tāpēc Rīgas Tehniskās universitātes absolventu asociācija rosina visu skolu un augstskolu absolventus apvienoties biedrībās un nodibinājumos, līdzīgi kā Rīgas Tehniskā universitāte.